Mani sauc Viktorija Mihaļčuka, un es esmu pirmkārt cilvēks, sieviete, un es esmu profesionāli sava jomā, un es esmu, ja tā var pateikt, mūžīgais students. Kāpēc? Tāpēc, ka man nav tāda robeža vai filozofijas, kā jāizmācās līdz kādiem 20, 30 vai 40 gadiem, jo mācīties, izglītoties, mēs varam visu dzīvi. Un īstenībā tā arī ir mana filozofija. Un runājot par profesionālu pieredzi, man ir vairāk nekā 13 gadu pieredze biznesa jomā. Es strādāju vairākas profesijas, televīzijas reportieri, pārdošana, strādāju arī biznesa izglītības kompānijā Nordic Group. Un tur arī izgāju tādus ļoti, ļoti vērtīgus posmus. Sāku kā PR vadītāja, tad arī pabeidzu kā valdes priekšsēdētāja un pārdošanas direktore. Un arī diezgan vērtīgs, interesants posms man bija, kad es strādāju par administrācijas vadītāju Latvijas Futbola Federācijā. Un šobrīd esmu Latvijas Futbola Federācijas valdes locekle un arī esmu certificēta supervizore. Tad man ir sava privātprakse. Kāpēc? Tāpēc, kā izglītība. Tātad esmu absolvējusi RISEBā biznesa psiholoģiju bakalauru un arī maģistra programmu vadības psiholoģija un supervīzija. Un šobrīd esmu PhD studente, tātad mācos doktorantūra Media Art and Creative Technologies. Un tas ir īsumā par mani. Tas vārds mentor, viņš ir tāds mūsdienīgs un diezgan populārs jau kādu laiku. Mentor, bet jautājums, ko mēs saprotam ar to definīciju, kas ir mentor? Mentors ir kāds cilvēks, ar kuru es satikos un viņš man māca dzīvot? Vai mentors ir kāds cilvēks, ar kuru es varu draudzīgi izrunāt? Kaut kādas tādas sensitīvas lietas varbūt, vai mentors ir tas cilvēks, kurš varētu varbūt palīdzēt man atrast kādu dzīves virzienu, profesionālo virzienu, ja? Tad jautājums, kas ir mentors? Runājot par RISEBA, par universitāti un par mentoru klubu šeit, RISEBA, es varu pateikt, kā mentors, tas ir tas cilvēks, kurš īstenībā varētu studentam palīdzēt ieraudzīt kaut kādu iekšēju cerību sevis iekšā un varētu arī palīdzēt ne tikai atrast, bet arī attīstīt tos talantus, kas viņam ir, ko viņš varbūt arī neredz. Varbūt viņam tur ir paslēpts, ir kaut kādas āklas vai slēptas zonas, bet mentors, viņš tieši tāds cilvēks, kurš varētu palīdzēt virzīties pareiza ceļā. Profesionālajā joma un dažreiz arī personīgi. Es esmu pārliecināta, ka ļoti svarīgi satikt tieši savu mentoru, savu cilvēku, lai būtu tāds saucamais mačs. Mēs varam paskatīties vienkārši mūsu ikdienas dzīve. Katram ir savs ārsts, katram ir savs frizieris, katram ir kaut kāds savs cilvēks tiešām. Mums visiem, ne tikai studentiem, bet vispār runājot par cilvēkiem, mums visiem prasās, lai mums apkārt būtu savēji. Tāpēc īpaši studentam, jo studenta ceļš un tas izglītības un izglītošanas posms, viņš dažreiz ir ļoti grūts, dažreiz tur ir kaut kādi riski, neparedzamas lietas, protams, arī ļoti daudz svētku dienas, arī eksāmeni un tā tālāk. Un studentam ļoti nepieciešams tāds atbalsts. Gan kognitīvais, gan zināšanu atbalsts, gan arī psiholoģiskais atbalsts. Un atbildot uz jautājumu, kāpēc ir svarīgi satikt savu mentoru? Tāpēc, ka ļoti svarīgi, lai būtu droša vide. Ļoti svarīgi, lai tiešām būtu tāda uzticīga vide, kur students varētu atklāti runāt ar mentoru un kur mentoram arī būtu tāds spējas vai tāda tā kā vietā un pareiza enerģija, ka viņš varētu dalīties ar studentu, ka viņš varētu viņam palīdzēt, un students arī var pieņemt metodes, pieņemt kaut kādus rīkus, pieņemt kaut kādus varbūt personīgus stāstus, bet lai būtu tā enerģijas apmaiņa, un tad arī būs rezultāts. Es šobrīd runāju gan kā mentore un arī kā mentorējama. Tad man ir tādas
duālas lomas, ja mēs varam tā pateikt. Es jau vairākus gadus esmu mentore, un arī iepriekšējo gadu es pamēģināju šo brīnišķīgo iespēju arī kā studente. Es piesākos, pieteicos un arī saņēmu tādu atbalstu no sava mentora. Es vēlos akcentēt, ka Risēbā mentora klubā nav tā, ka varbūt tradicionāli, ka šeit ir pieņemsim 1. vai 2. kursa studenti atnākuši, un viņiem ir mentors, pieņemsim 3. vai 4. kursa students. Jo šeit ir tāda, teiksim, ekskluzivitāte ir tur, ka šeit ir profesionāli. Un mentora kluba ir tiešām cilvēki, kuri jau vairākus gadus, viņi ne tikai pabeidza vai absolvēja universitātes, ja, un viņam ir izglītība, bet viņam ir pieredze. Tas ir dārgākais, kas varētu būt mūsu dzīve. Viņam ir pieredze, viņi jau ieguldīja savu zināšanas, savu laiku, kaut kādu konkrētu jomu, un viņi gatavi, un viņi arī varētu dot, un viņi arī to dara. Viņi dalās ar savu pieredzi, ar studentiem. Un tas tiešām ir ekskluzīvs pakalpojums. Tā var pateikt, jā, tā ir brīnišķīga iespēja, ko es tiešām silti iesaku visiem izmantot. Runājot par studentiem un absolventiem, kas man arī ļoti, ļoti uzrunā un patīk šī aspektā, tad, kad es strādāju arī ar studentiem, tad es kā mentore, man nevajadzētu ilgi stāstīt, kas ir par grūtībām, kas šobrīd ir, kāds ir ceļš, tad 1., 2., 3. kurs. Kāpēc? Tāpēc, ka es tur biju. Es tur biju, un tāpēc es varu tevi pavadīt. Es varu būt blakus, jo dažreiz vispār tādā mentorā, teiksim, darbā vai mentorā vispār atbildībā, vienkārši būt blakus. Dažreiz ir tādas situācijas, ka tev pat nevajadzētu kaut ko gudru izdomāt, tev pat nevajadzētu varbūt kādas tur superīgas, fenomenālas metodes atnest un tur strādāt. Dažreiz arī vajadzētu, bet es vēlos akcentēt tādu cilvēcisko pusi, ka ļoti bieži ir tādas situācijas, kā mentoram vienkārši jābūt blakus. Vienkārši svarīgi dot to savu pleci, savu roku tam studentam. Ir ok, iesim kopā. Es esmu ar tevi, viss būs labi. Kas būs labi? Davai, iesim cauri un izrunāsim. Kas ir slikti, kas ir labi? Kādi ir scenāriji? Davai, labākais scenārijs, sliktākais scenārijs, kur esam, pa vidu, ko darām? Es esmu blakus. Un tas ir pats svarīgākais, kad students, viņš vienkārši jūt. Apzināti, neapzināti, bet viņš jūt, ka ir atbalsts. Es neesmu viens. Tāda kaut kāda sarežģīta posma, varbūt tie paši eksāmeni. Man ir atbalsts, man ir tas cilvēks. Manuprāt, tā tiešām ir brīnišķīga iespēja, un tas ir tās bonus un tā kā dāvana, es teiktu. Risēba mentoru klubs tā reāli ir dāvana studentiem un arī mentoriem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs mentori, mēs arī mācāmies. Tur ir tāda enerģijas apmaiņa, reāla dzīves enerģija apmaiņa starp studentu un mentoru. Un sanāca tā, ka mēs mentori motivējam studentus, un īstenībā studenti motivē mūs arī augt, attīstīties un iet uz priekšu. Izveidojot mentoru klubu, es uzskatu, ka Risēba universitāte dara milzīgu darbu. Mums kā mentoriem varbūt viens puses tur var paskatīties un pateikt, come on, es tur ieguldu laiku, man tur vajadzētu tā, bet tā nav. Es teikšu godīgi, man ir gods. Man ir gods pateikt, ka es esmu Risēbas mentore. Jo te ir reāli bonusi mums mentoriem. Mēs varam ieguldīt savu laiku reālais dzīves. Mēs varam redzēt rezultātus, kas iedvesmo. Pirmkārt process, otrkārt rezultāts. Ja? Tātad mēs varam arī baudīt šo procesu, profesionāli strādājot ar studentiem, un arī tad, kad mēs redzam rezultātu, kas varētu vēl vairāk iedvesmot un motivēt nekā reālais rezultāts. Mums ir tādi bonusi mentoriem, ka ir speed dating, tādas tikšanas, kur mēs varam tikties, runāt, kur mēs varam varbūt pat out of the box iziet no savas kaut kādas, pat dienas rutīnas. Tur, kur mēs esam, sava joma, kādam ir uzņēmējdarbība, kādam ir varbūt izglītošanas joma, kādam ir
sporta nozare un tā tālāk. Bet te mēs varam satikties, te mēs varam runāt, te mēs varam arī paskatīties uz lietām, varbūt no pavisam citām pusēm. Mums ir iespēja arī piedalīties komisijas, jā, mums ir iespēja arī attīstīties. Un teikšu godīgi, tād, kad mēs arī tiekamies kopā un mums ir tikšanās ar studentiem, ļoti nozīmīgi, ka mēs paši mentori tiekamies savā starpā. Un mēs runājam, mēs kontaktējam, mums atkal ir jaunie kontakti, mums atkal ir kaut kādas jaunas zināšanas. Mēs attīstamies kā cilvēki, kā personības un arī profesionāli. Tas ir ļoti daudz. Es vēlos padalīties ar 2 konkrētiem gadījumiem par sevi, kā par mentoru un kā par studenti. Man bija tā pieredze arī ar vienu studentu, un, kas laikam bija ļoti, ļoti svarīgs man. Tas ir tāds rezultāts. Rezultāts nebija uzreiz, pagāja kāds gads. 1. gadu mēs strādājām ar studentu, un viņš bija īstenībā tāds, nebija pārliecināts par to, vai viņš vispār turpinās RISEBA mācīties bakalauru, kas un kā, ka viņam ir grūti apvienot ar darbu un tā tālāk. Un mēs tā kā soli pa soli strādājam, runājam, tiekamies diezgan bieži, gandrīz katru nedēļu attālināti. Vienkārši saisināt to tā kā stāstu, kas mani iedvesmoja, ka nākamgad viņš jau bija gatavs pieteikties Erasmus programmai un braukt arī apmaiņa, mācīties un arī saņemt jaunu pieredzi. Un tad, kad mēs satikamies pēc vasaras pārtraukuma, viņam bija pavisam cits acis. Viņš arī runāja par to, ka klausies, īstenībā es sapratu to un to un to. Un jā, es noteikti gribu mācīties un turpināt šeit RISEBA, un es arī redzu savas kaut kādas iespējas, ko es varu realizēt, kā es redzu to biznesu, kā var attīstīt. Un īstenībā tie priekšmeti man ļoti, ļoti palīdz. Un tad, kad viņš runāja par to, ka, tu zini, tie eksāmeni tiešām ir svētki. Nav tā. Nav tā, ka mums bija skola kādreiz, ka mēs visi tur baidāmies, eksāmenis kas būs, un tu tā uztraucies, ka tu jau zaudi visas zināšanas. Viņš teica, klausies, tava stratēģija tā kā strādā. Tiešām tie ir svētki, jo svarīgākais ir tā attieksme. Kam es esmu gatavs? Tā, un to dzirdēt, protams, man bija tā kā ļoti silti sirdi, ļoti arī iedvesmo, un tad, kad es redzu, kā cilvēkam tiešām mainas tā domāšana, un viņam arī mainas tā darbībā un uzvedība, kā viņš uzvedās, ko viņš izvēlās, un tas ļoti, ļoti palīdz un iedvesmo, jā, jo kā mēs domājam, tā mēs arī dzīvojam. Tā, un arī par sevi man bija tas arī diezgan grūts posms, kad es iestājos doktorantūrā. Ambīcijas ļoti lielas, protams, jā, gribas iet to ceļu, gribas studēt doktorantūra un sākt rakstīt doktora darbu un tā tālāk. Jā, laika ir tik, cik ir, tikai 24 stundas dienā. Un viss kaut kās, visādi projekti, katram, protams, mums sava dzīve. Šobrīd arī tā dzīve ļoti, ļoti ātra, viss attīstas ļoti, ļoti ātri. Un galvenais jautājums, kur paņemt to laiku un kā vispār tikt galā. Man sakrājas arī parādi. Iedomājieties, man sakrājas parādi. Un tas arī bija ļoti svarīgs posms, kā es pieteicos mentora programmai un sāku strādāt ar savu mentori. Un to, ko es sapratu, dažreiz vienkārši ir vērts uzdot jautājumu un klausīties. Klausīties nevis radio režīmā, bet klausīties tā, lai sadzirdētu. Lai sadzirdētu kaut ko sev reāli. Un tad, kad es dzirdēju tādus stāstus, kā viņam arī bija grūti, viņam arī vienmēr bija tādi iekšēji jautājumi. Paņemt akademisko atvaļinājumu vai nē? Jo es ar tādu jautājumu arī atnācu uz vienu sesiju, ka, īstenībā es esmu gatava ņemt to akademiski, bet tomēr jautājums paņemt vai nē. Man ļoti, ļoti palīdzēja tā viņa stāsts. Es sapratu, ar mani tā kā viss normāli, viss ok ar mani, viss kārtībā, vienkārši tas periods, vienkārši tāds laiks, viss labi. Paņem laiku sev, apstājies, paņem pauzīti, atputies un vienkārši sāk reflektēt. Kādas ir manas vērtības dzīve, ko es gribu sasniegt, ko es varu tagad izdarīt.
Nu, tā es arī izdarīju. Soli pa solim, vienu eksāmenu, otro, trešu. Pagāja vasarā, un man vairs nebija paradu. Īstenībā es varēju turpināt mācīties, iet tālāk. Varbūt no malas izklausās, tā. Nekas tur īpaši nav. Jā, bet viena lieta, kad mēs kaut ko dzirdām no malas, otra lieta, kad mēs esam iekšā tajā situācijā. Un tad, kad mēs esam iekšā, īstenībā tur arī viss sāks. Jo cilvēks ir smadzenes, emocijas, jā, viss ir saistīts. Ķermenis, dvēsele, gars, un viss ir tiešām saistīts. Un, kad mēs esam iekšā, mums tur ir emocijas, mēs tur jūtām tā un tā un tā un tā. Un tad augsts prāts, viņš kaut kur atpūtas uz plaukti. Tas ir ļoti svarīgi tiešām parunāt ar cilvēku. Un dažreiz arī svarīgi izventilēties, teiksim tā. Dažreiz arī svarīgi vienkārši izrunāties tām, kam tu vari uzticēties. Jo es pamanīju arī tad, kad es runāju, es jau sevi dzirdu. Un es tā kā runāju 2, 3, 4, 5 minūtes. Es viņam saku, klausies, es jau dzirdu, es jau sapratu. Es tev stāstu, bet es īstenībā jau sapratu, ko es darīšu. Paldies tev, ka tu šeit biji un esi ar mani. Un tas man arī ļoti palīdz. Tiešām, tas ir pats svarīgākais, ka es sapratu, ka es neesmu viena, ka man blakus ir cilvēks, man blakus ir atbalsts. Tā ir tāda pamata kaut kāda sajūta, kas man palīdz virzīties uz priekšu un turpināt šo ceļu.